Labdien! Esmu Anete Petersone, fizioterapeite, un šodien, paldies, esmu uzaicināta no Latvijas fizioterapijas asociācijas runāt par garo Covid, kas ir šodienas tēma. Un tas mans stāstījums vairāk varbūt būs par šo fizioterapeitu taktiku pacientiem ar garo Covid. Un šis viss saistībā ir arī ar Pasaules fizioterapijas dienu. Tad par Covid mēs visi zinām daudz un dikti, un kas ir Covid, mēs varam vairāk neatkārtot, bet kas ir garais Covid, tas patiesībā ir šī pazīmju un simptomu esamība, kas ir attīstījusies Covid-19 infekcijas laikā vai pēc tās, un tā pazīme, kas ir jāatcerās vai jāzina, ir, ka tas turpinās 12 nedēļas vai ilgāk, šie simptomi. Un, diemžēl, 1 no 10 cilvēkiem, kas ir izslimojis Covid-19 infekciju, piedzīvo šo garo Covid, kas slimības simptomi turpinās vairāk kā 12 nedēļas. Un jau esmu ielikusi asociācijas mīļi ilgi solītos materiālus, ko ir sagatavojis Pasaules fizioterapijas konfederācija, bet tulkojusi mūsu fizioterapijas asociācija, par to, kas tad ir šis garais Covid, un šis ir viens no materiāliem, arī manas prezentācijas laikā būs vairāki parādīsies, bet jūs pavisam mīļi esat aicināti viņus atrast mūsu asociācijas mājaslapā un izmantot savā ikdienas darbā. Tad par to, kas par garo Covid turpinot, ir ārkārtīgi daudz simptomi. Arī materiālos jūs to varēsiet novērot, bet tie simptomi var pārsniegt pat 200 skaitā. Tomēr tādi varbūt visbiežāk sastopamie, ko arī literatūra atzīmē, šis elpas trūkums vai šīs sāpes krūtīs. Ļoti svarīgs simptoms, kam pievērst uzmanību, ir šis ārkārtējais nogurums vai simptomu sāsināšanās pēc slodzes, un tie var būt arī atmiņas un koncentrēšanās traucējumi, vai literatūrā to var raksturot kā brain fog, tādu smadzeņu miglu. Tad Covid-19 pats par sevi rada ārkārtīgi daudz funkcionēšanas traucējumus, ja mēs skatāmies no starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas. Tā ir gan pieminētā nogurtināmība, psihiskā stabilitāte, tā var būt arī runāšanas problēmas, staigāšanas, redzes funkcijas, ožas funkcijas un neskaitāmas citas. Uz daļu no tām, uz lielu daļu no tām var iedarboties fizioterapeits. Tās var būt slodzes tolerances funkcijas, muskuļu spēku funkcijas, staigāšana, pārvietošanās, sāpju sajūta un tāpat arī, piemēram, elpošanas funkcijas. Tā mana prezentācija ir patiesībā tādā veidā arī bāzēta, tā kā šeit, lai mēs saprastu to garo Covid, tad varam iziet cauri tam, ko pacients ir piedzīvojis. Un ka mēs kā speciālisti, kur esam piedalījušies, tā var būt šī akūtā rehabilitācija, kas ir stacionārā, subakūtā rehabilitācija, kas var būt stacionārā, dienas stacionārā. Un te jau var arī robežoties, kad sasniedz pacients šo garā Covid fāzi, ja šie simptomi saglabājās, un kas var iesniegties arī jau ambulatorās rehabilitācijas līmenī. Tad akūtās rehabilitācijas pacientu grupas, diemžēl, var būt kritiskā stāvoklī intensīvās terapijas nodaļā vai smagā stāvoklī Covid nodaļā, un tie galvenie fizioterapijas virzieni ir šis elpošanas atbalsts un aktīva mobilizācija. Atgādinājumam mūsu pašu un pacientu elpošanas muskuļi, tad tie, kas ir izmantoti aktīvas elpošanas procesā, tāpat arī palīga muskuļi atgādinājumam. Tajā mirklī, ja pacients ir kritiskā stāvoklī intensīvās terapijas nodaļā, tad tur droši vien ir 2 varianti, vai pacients ir pie samaņas, vai viņš pie samaņas nav. Ja viņš nav pie samaņas, tad fizioterapeita iejaukšanās nav nepieciešama, lai uzlabotu elpošanas funkciju. Tomēr, ja ir aizdoms par kontraktūrām, tām ir iespējams risks izveidoties, tad fizioterapeits var iesaistīties ar pasīvām kustībām vai pozicionēšanu. Tajā mirklī, kad pacients ir pie samaņas un spēj sadarboties, tad var uzsākt arī elpošanas muskuļu stiprināšanu.
un sākt arī aktīvu mobilizāciju, gultas mobilitāti un iesaistīt aprūpas personālu mobilitātes nodrošināšanā. Un ļoti, protams, jāsako līdz pacienta elpošanas un hemodinamiskiem rādītājiem. Tajā mirklī, kad pacients jau ir Covid nodaļā, vēl joprojām turpinās šis elpošanas funkcija atbalsts un apmācam vingrinājumus, kas pastiprina krūškurvju paplašināšanos. Tāpat arī, ja nepieciešams attīrīt šos elpoceļus, tad izmantojam aktīvu elpošanas ciklu. Un pēc tam jau arī aktīva mobilizācija turpinot tās pašas gultas mobilitātes aktivitātes un aktīva mobilizācija. Izrakstoties no šī akūtā stacionāra, ir mūsu slimnīca kaut kādā mērā to nodrošina, bet nosūtījums būtu nepieciešams pie fizioterapeita vai uz multidisciplināru rehabilitāciju, ja ir tādas indikācijas. Akūtā rehabilitācijas posmā ir ārkārtīgi svarīgi novērtēt šīs kontraindikācijas, kas ir absolūtas kontraindikācijas un relatīvās kontraindikācijas pirms darba ar pacientu, sekot līdz sirds frekvencei, asinsspiedienam, skābekļa saturācijai, un tāpat arī ievērot šo Ričmonda uzbudinājumu un sedācijas skalu, tāpat arī sekot līdzi temperatūrai. Un tad, ja tas viss ir, tad tas pats pirmais solis ir sākt ar vingrinājumiem guļus, kas pavisam vienkārši vingrinājumi, var aktīvi asistējoši. Tas tāds literatūras ieteikums ir sākt ar 5 reizēm vienā piegājienā un progresēt līdz šīm 8 līdz 10, 3 piegājienos. Pēc tam jau sākt ar tādu gultas mobilitāti, kas būs tikai tāda velšanās uz sāniem vai tiltiņš, un saglabāt šo vidējo intensitāti, kas būs no Borga skalā no 3 līdz 4. Pēc tam, kad pacients jau labi tolerē šo aktīvu mobilizāciju, guļus un kontraindikāciju nav, tad varam pāriet jau uz aktīvi asistējošiem vingrinājumiem sēdus. Un tāpat arī turpināt šīs gultas mobilitātes aktivitātes, bet kas jau būs nevis vairs tikai velšanās, bet jau asistēta apsēšanās no guļus stāvokļa. Un šis var būt arī solis, kad izmantot pasīvas vai aktīvas riteņbraukšanas iekārtas gultā. Pēc tam, kad pacients jau ļoti labi tolerē mobilizāciju sēdus un kontraindikāciju nav, var sākt vingrinājumus stāvus. Vingrinājums skaits un šie piegājieni paliek tie paši, tomēr, un intensitāte arī ir jāsaglabā tomēr no 3 līdz 4. Tad atgādinājumam par šo Ričmonda uzbudinājumu un sedācijas skalu, tad ar sarkanu būtu atzīmēts šīs kontraindikācijas, kur ar pacientu nestrādājam, ka vai viņš ir ļoti agresīvs vai ļoti uzbudināts vai tieši pretēji dziļi sedēts. Tāpat arī atgādinājumam šī Borga slodzes intensitātes uztveres skala. Tad ar pacientu strādājam tajās robežās, ka tā ir viegla piepūle vai diezgan grūta piepūle. Iesniedzoties jau subakūtajā rehabilitācijā, kad pacients ir izrakstīts no akūtā stacionāra, iezīmējās droši vien, ka tieši tās pašas līdzīgas problēmas. Aktivitāšu sadaļā vēl joprojām saglabājas runāšanas problēmas, ķermeņa stāvokļa maiņas problēmas, sevis pārvietošanas problēmas, tāpat arī grūtības ar pašaprūpi. Un iezīmējās jau arī vides faktoru nepieciešamība. Varbūt, ka ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi vai citas lietas, ko pacients izmanto ikdienas dzīvē. Subakūtās rehabilitācijas tādi varbūt 3 virzieni, bet patiesībā jau tas viss ir uz pacientu un ziņu nepieciešamībām balstīts, bet būtu šī respiratorā vai šī plaušu fizioterapija, novērtēt šīs elpas trūkumu, elpošanas veidu un frekvenci, tāpat arī krūškurvju aktivitāti elpojot, jau kā intervences izmantojot šo elpošanas muskuļu treniņu, diafragmālo elpošanu. Un elpceļu attīrīšanas aktivitātes, ja tas ir nepieciešams, protams, nodarbību laikā sekot līdz šim elpošanas trūkumam, saturācijai, asinsspiedienam, sirds frekvencei, tāpat arī temperatūrai. Es to nosaucu par tādu funkcionēšanas fizioterapiju, bet tas patiesībā ir to, kas pacientam sagādā šīs problēmas.
Un kā novērtēšanā, piemēram, tas var būt muskuļu un locītavu kustību apjoms, muskuļu spēks, līdzsvars, slodzes tolerants un ikdienas aktivitātes. Un tie iznākumi, ko mēs varam izmantot, ir šī pacienta specifiskā funkcionēšanas skala, saturācija, Borga skala, Berga līdzsvara skala, 6 minūšu iešanas tests, kas būtu tieši priekš slodzes tādas novērtēšanas, Bartela indeks ikdienas aktivitātēm un citi instrumenti. Bet attiecībā no tā, kas pacientam ir nepieciešams un ko viņš cenšas sasniegt. Un tad attiecīgi var arī būt dažādas specifiskas fizioterapijas intervences ar tādiem ieteiktiem vingrinājumiem. Gribēju parādīt, kādreiz liekas, ka varbūt šī ir ļoti vienkārša novērtēšanas instruments, bet dažreiz liekas, ka viņš kaut kur ir pazudis. Cilvēkiem mazāk zināms, bet ļoti vienkārši. Viņš saucās Patient Specific Complaint Questionnaire, kur pacients pats nosauc savas sev svarīgākās 5 aktivitātes, var arī vairāk, un attiecīgi pats viņus novērtē ar cik liels grūtības tas viņam sagādā šīs aktivitātes veikt. Tātad 0 būtu, ja pacients nespēj šo aktivitāti veikt, un 10, ka viņš spēja viņu veikt tieši tādā pat līmenī kā iepriekš. Un šis dod to salīdzinājumu, tātad cik pacients spēja veikt pirms un cik pēc, un tieši pacientam nozīmīgas aktivitātes. Atgādinājumam vēlreiz par pozīcijām, kas var mazināt elpas trūkumu. Tomēr, laikam, pēc pieredzes pacienti bieži vien paši jau atrod tās pozīcijas, kas viņiem palīdz. Tomēr, droši vien, ka tas palīdz, ja arī mēs viņus zinām, un mēs varam palīdzēt un paskaidrot varbūt šos mehānismus, kā tas strādā. Par intervencijām runājot, subakūtajā rehabilitācijā, tad tās pamatlietas, par ko runā literatūra, ir šī atkrāpošanas apmācība, ja nepieciešams, pozicionēšana, elpošanas apmācība, un tad sākās arī aktīva vingrinājuma vai exercise training, un, protams, arī citādi veselības veicināšanas pasākumi. Blakus esmu iekļāvusi tādu screenshotu vai ekrānu šāviņu no materiāliem, ko ir izgatavojusi Pasaules veselības organizācija, un mūsu kolēģi Austrumslimnīcā rehabilitācijas ārsti šo materiālu ir iztulkojuši. Un, patiesībā to saņem arī mūsu pacienti, izrakstoties no stacionārās rehabilitācijas nodaļas, ja viņi ir šie pēc-covid pacienti. Materiāls ir diezgan jauks, un pacientiem ir ārkārtīgi svarīga informācija tur saņemama. Tomēr vispār pasaulē radās arī diskusija par to, ka šeit, diemžēl, nav tik spēcīgi iekļauts tas, ka nedrīkst sevi pārslogot, un šeit nebūs pašā sākumā pieminēju šo vienu no simptomiem, kā slodzes izraisīt simptomu pasliktināšanās, un tas šeit nav tik spēcīgi uzsvērts. Tāpēc visu ar mēru un iesakam svarīgāko saviem pacientiem. Atgādinājumam par elpošanas tehnikām, ko mēs varam izmantot to indikācijām un iznākumiem, tad šī lūpu bremze indikācijas ir, ja šis elpas trūkums ir miera stāvoklim pie slodzes, un ko mēs varam cerēt sasniegt, ir aizdusmas mazināšanās. Par diafragmālo elpošanu zinām, bet tas ir, lai mēs palielinātu skābekļa saturāciju un attiecīgi mazinātu arī trauksmi pacientiem. Ritmiskā elpošana ir paredzēta zemai slodzes tolerancei, un šis stacked breath vai šī tāda kārtu elpošana, tūliņ arī parādīšu video, ja ir nepieciešams atklapot sekrētus vai attiecīgi šo elpceļa attīrīšanai šo metodu var izmantot. Tas ir patiesībā ieelpot, elpu aizturēt, ieelpot vēl pa virsu, ieelpot pa virsu un visu tā izelpot ārā. Patiesībā, lai šis gaiss tiek zem šiem sekrētiem un izelpas laikā ar mazliet muti ciet, lai izelpas laikā tas spiediens, lai mums ir vieglāk izelpot, lai nav pārāk liela šīs spiediena maiņas un patiesībā izdotos arī atklapot. Paskatīsimies, ko
kundze mums var parādīt. Hello, I'm Lee Guion, and I'm here with my colleague, Michelle Mendoza, and we're going to be demonstrating the breath stacking maneuver. Michelle, I want you to stay nice and relaxed, relax your shoulders, and I want to make sure you have no restricting clothing, no tight belts. I want you to put your hands over your abdomen. Now I want you to take a slow, deep breath in through your nose. Trap that air in. Take another breath on top. Little breath. Another little breath in. Now hold your breath. Hold it, hold it, hold it. Now let all the air out through your mouth, making a shushing sound. Okay. Tad tas arī patiesībā ir šis manevrs, ko var izmantot elpceļu attīrīšanai. Un efektīvs arī ir šis aktīvs elpošanas cikls, kas sastāv no šīs elpošanas kontrolas, dziļās elpošanas, forsētas izelpas tehnikas un klepus. Arī gan akūtā, gan subakūtā, ja pacients spēj to tolerēt, tad pirmais ir mēģināt mierīgi elpot, tā līdz ķermenis atslābinās. Tad nākamais ir šī tāda lēna, dziļa, ilga ieelpa caur degunu. Ieelpas beigās elpa ir jāiztur uz 2 līdz 3 sekundēm un izelpot mierīgi un atslābināt, tā kā tāda nopūta. Šis arī jāatkārto šīs 3 līdz 5 reizes. Tajā mirklī, ja pacientam galvas sarēpjas, tad jāatgriežas pie elpošanas kontrolas, atkal mēģināt atslābināt un nomierināties. Tomēr, ja viss ir kārtībā, tad jau jāpāriet šo forsētu izelpas tehniku. Tad viens ir ieelpot normāli izmēru ieelpu un izelpot tā, ka vajadzētu aizsvīdināt spoguli. Vai arī otrs variants ir tātad šī dziļa ieelpa un spēcīgi izelpa ar atvērtu muti. Tā. Un šim jau pusaplim vajadzētu provocēt arī klepu, tad attiecīgi atklapojot sekrētus. No materiāliem droši iepazīstieties un izlasiet. Materiāli ir gana vienkārši priekš pacientiem, bet ļoti arī informatīvi priekš mums pašiem, kā speciālistiem. Pārējot, jau tad arī pie šīs ambulatorās rehabilitācijas, kur varbūt satiksim šos garos COVID pacientus biežāk. Diemžēl, kā jau pieminēju, šie simptomi var būt ārkārtīgi daudz, un diemžēl ietekmē daudz ķermeņa sistēmas, plaušas, sirds, asinsvadu, kuņu zarnu trakta, reproduktīvos, urģenitālās un endokrīnās, ar tiem visiem sekojošajiem simptomiem. Šīs Nacionālā institūta veselības un tāds Care Excellence vadlīnijas, runājot par šo pēc COVID sindromu, sadaļā par multidisciplināru rehabilitāciju iesaka iekļaut fizisku, psiholoģisku un psihiatrisku rehabilitāciju. Lūdz speciālistiem arī novērtēt simptomus, kas var kavēt šo rehabilitācijas procesu, un speciālistiem lūdzu palīdzēt pacientiem pārvaldīt šos simptomus. Tas var būt kā piemēram ieteikumu un izglītošanu par šī noguruma pārvaldību, vai kā mazināt elpas trūkumu, vai kā palīdzēt ar šiem atmiņas traucējumiem. Tad vēlreiz šie paši simptomi, tātad tie visizplatītākie ir šis elpas trūkums, ārkārtējais nogurums un atmiņas un koncentrēšanās traucējumi. Un viens no tādiem spēcīgākajiem simptomiem ir šis ārkārtējais nogurums. Literatūrā patreiz parādās tāds ieteikums, kā neizmantot šo graded exercise therapy, kas patiesībā ir šī pakāpeniskā vingrinājuma terapija. Tā ir viena no mūsu rehabilitācijas intervencijām, kuras mērķis ir pakāpeniski palielināt šīs fiziskās slodzes ilgumu. Diemžēl šis ir lūgts izvairīties no šī saistībā ar atjauninājumiem ieteikumos no šī mialģiskā encefalomielīta un hroniskā noguruma sindroma vadlīnijām.
jo atgādinot par šo sindromu, tas ir pazīstams kā pēc vīrusu, pēc infekcijas noguruma sindroms vai piepulses sindroms, un tā ir tāda nopietna hroniskā saslimšana ar nezināmu etioloģiju, kas var ietekmēt pilnīgi jebkuru. Un to raksturo izteikts nogurums, kognitīva disfunkcija, miega traucējumi, sāpes un nespēks pēc piepulses un citi simptomi. Un tad sanāk tā, ka šo sindromu, šī vadlīnijas, tā kā tie simptomi ir gan līdzīgi, viņi ļoti korelē ar šo garo Covid. Tāpēc ir izpētīts, ka šī pakāpeniskā vingrinājuma terapija šiem pacientiem nepalīdz. Tāpēc arī šis ieteikums, ja garā Covid pacienti piedzīvo to pašu, tad to lūdzums neizmantot. Šeit ir arī tad materiāls no Pasaules fizioterapijas konfederācijas un mūsu asociācijas tieši par šo slodzes izraisītos simptomu pastiprināšanos un ar tādiem jaukiem izskaidrojumiem un vienkāršiem ieteikumiem pacientiem, kā piemēram pārtraukt tiekties uz savu spēju robežu, norādot, ka atpūta ir vissvarīgākā stratēģija un dozēt ikdienas aktivitātes. Par aktivitāšu dozēšanu, lai to spētu darīt, ir jāuzliek realistiski mērķi, ir jāsako līdz fiziskai un kognitīvai slodzei, tāpat arī sociālajām aktivitātēm. Un tad kā visi šie faktori ietekmē pacienta enerģijas līmeni, lai šo tomēr adekvāti arī spētu novērtēt, ir jārunā arī ar pacientu par šo atpūtas kvalitāti, miega kvalitāti un ēšanas paradumiem. Svarīgi atzīmēt, ka aktivitāšu dozēšana nav tieši izvairīšanās no aktivitātēm, bet gan stratēģija, lai mazinātu šo pēc aktivitāšu nogurumu. Un gan jau, ka ergoterapeiti var mums daudz vairāk pastāstīt par šiem enerģijas taupīšanas principiem, bet šajā gadījumā tiek ieteikts runāt par 3P, vai latviski tas būs PPD, kas ir prioritizēt, plānot un dozēt. Tad šeit arī no materiāliem, kā dozēt šīs aktivitātes, kā vispār ar to sākt, tad iepazīt savas enerģijas rezerves, iepazīt, cik daudz enerģijas vispār šim cilvēkam konkrētam ir, sākt tad arī patiesībā plānot šīs aktivitātes, prioritizēt, plānot un dozēt, sākt mācīties taupīt enerģiju un neiet uz maksimumu pašu un iemācīties atpūsties starp konkrētām aktivitātēm. Par pašu rehabilitācijas procesu tādi vispārēji arī ieteikumi. Tas galvenais mērķis ir, ka fizioterapeitam ir jālīdzsvaro šīs pacienta aktivitātes ar atpūtu, lai optimizētu šo atjaunošanos. Un rehabilitācijas posmā, kam ir jāpievērš uzmanība, šis sirds ritms, tad arī ievērot principu apstāties, atpūsties un dozēt, sekot līdz pacienta skābekļa saturācijai. Ja šī saturācijas slodzes laikā krītās vairāk par 3%, tad tas ir izmeklēšanas vērts. Un, ja pacientam arī ir kādas ortostatiskas reakcijas, tad rīkoties attiecīgi, vai tad tie būs vingrinājumi, kas ir nestāvus sēdus, droši vien, ka tie būs izometriski vingrinājumi vairāk, ieteicams lietot arī kompresijas apģērbu un izglītot pašu pacientu, par ko kā labāk darīt. Mazliet vairāk par šo skābekļa saturāciju, tad vēlreiz slodzes laikā vairāk par 3% kristies šai saturācijai nevajadzētu. Pēc statistikas tādiem datiem tomēr parādās, ka pacienti, kas ir izrakstīti no slimnīcas, no okultās slimnīcas, 1 mēnesi pēc šīs izrakstīšanās 32% cilvēku tomēr ir novērots šis vairāk par 4% samazinājums skābekļa saturācijā. Un attiecīgi rehabilitācijas uzdevums ir tad samazināt šo desaturāciju slodzes laikā. Literatūrā ir, runājot par garo Covid, ir ieteikums arī uzmanīties no šīs hiperventilācijas, jo
nav skaidrs, kādi mehānismi veicina hiperventilāciju pacientiem ar garo covid, un hiperventilācija var kompensēt kādu pamatā esošu anomāliju, tāpēc tam ir jāpievērš uzmanība. Kādus mērījumus var izmantot, ir, protams, pulsa oksimetrs, un attiecīgi to var izmantot kopā ar šo 40 soļu iešanas testu. Tāds varbūt plašāk izmantots, un attiecīgi arī 1 minūtes no sēdes uz stāvus tests. Tātad, cik pacients spēj reizi šo veikt. Jāatzīmē, ka tāds literatūras ieteikums arī ir, ja pacientam jau šī saturācija ir zem 96, tad izvērtēt, vai šo vajag veikt. Par fiziskām aktivitātēm runājot, fiziskās aktivitātes ir ārkārtīgi svarīga daļa no rehabilitācijas, no vispār cilvēka ikdienas, bet ļoti svarīgi ir pirms uzsākt kādu vingrinājumu terapiju, ir nepieciešams šis skrīnings šim nogurumam un slodzes izraisītai simptomu pastiprināšanās iespējai. Kā to var darīt? Ir tātad, ja pacients ir veicis kādu jau vingrinājumus vai ir sācis kādu sportot vai ir veicis kādu aktivitāti, tad ļoti rūpīgi sekot līdzi, kā šis cilvēks jūtās tieši pēc aktivitātēm un turpmākās dienās. Te arī parādās 2018. gadā izveidots instruments, kas tieši analizē šo pēcslodzes simptomu pasliktināšanos, jo šis pats simptoms jau nav jauns, un attiecīgi speciālisti jau ir mēģinājuši risināt šo jautājumu iepriekš. Šī ir ļoti īsa anketa, ko dot pacientam aizpildīt ar 5 jautājumiem, un tad jānovērtē attiecīgi šis frequency vai šis biežums un šī attiecīgā teikuma tad tāds stiprums. Diemžēl šim instrumentam psihometriskās īpašības vēl nav pieejams, tātad cik viņš vispār, vai viņš mēra tiešām to, ko viņš mēra. Tāpēc tas ieteikums ir izmantot, protams, anamnēzi, pacientu tādu pašziņošanu, tādu arī skrīningu un tad arī šo anketu. Autors ir paredzējis, ka šis instruments indicē risku šai pēcslodzes simptomu pasliktināšanai, tad, ja ir atzīmēts vismaz viens divnieks šajā frekvencijas sadaļā, tātad biežuma, un vismaz viens divnieks stipruma pusē. Tātad 2 divnieki un jau indicē šo simptomu pasliktināšanos pēc slodzes. Kas vēl var traucēt arī fiziskām aktivitātēm, ir šie autonomās nervu sistēmas traucējumi un ortostatiskas reakcijas, kā piemēram, kas var būt telpas trūkums, sirdsklaus, nogurums krūtīs, vājums vai ģībonis. Ko var mērīt ar šo aktīvās stāvēšanas testu? Tas ir mērīt asinsspiedienu un sirds ritmu pēc 5 minūšu atrašanās guļus pozīcijā un tad 3 minūtes pēc stāvēšanas kājās. Un tad šī ortostatiskā hipotensija definēta tad, ja sistoliskais spiediens pazeminās vairāk par 20 vienībām un diastoliskais vairāk par 10. Tādi varbūt vai kopsavilkums vai tādi secinājumi, ka fizioterapeiti ir ārkārtīgi svarīgi speciālisti visā Covid pacientu rehabilitācijas posmos visos. Un viņu tāds uzdevums ir līdzsvarot šīs aktivitātes ar atpūtu un veicināt pacientu atvesaļošanos. Tāds varbūt arī liels ieteikums ir ikdienā apsvērt, kā šī simptoma sāsināšanās pēc slodzes, sirdsdarbības traucējums, skābekļa saturācija un autonomās nervu sistēmas disfunkcija ietekmē drošu rehabilitācijas vai vingrinājumu norādīšanu pacientiem ar garo covid. Tātad mums ir ļoti jāsako līdzi, kā un ko mēs norādām saviem pacientiem un cik ļoti tas viņus var ietekmēt.
Un, protams, tomēr arī jāatzīmē, ka šī ir pavisam jauna nozara, un pētījumi tikai turpina nākt, un ir daudz nezināmu. Nav daudz jautājumu, kas ir atbildēti. Tāpēc tas arī ieteikums ir sekot līdzi vispār pētījumiem, jo viņi turpina nākt. Un tad arī tādi mani paši mīļākie, varbūt visvairāk, vispilnākie materiāli no mūsu asociācijas tulkotajiem materiāliem, tad kas ir garais Covid, tad par šo nogurumu un ieteikumu, kā dozēt aktivitātes kopā ar fizioterapeitu, tad mans un arī asociācijas ieteikums ir aicināt jūs izmantot šos materiālus. Kā jau pieminēju, viņi būs pieejami Latvijas fizioterapijas asociācijas mājaslapā. Droši printējiet, dodat pacientiem, izmantojiet paši. Un, jā. Tas ir arī viss no manis. Paldies liels!